Bet nu tagad vairs tikai vienas uzvaras attālumā ir Supernova un teorētiski pēc šīs kārtas Supernova var 1 punktu attālumā meta. Liepainieki izvirzījušies mača gaitā vadībā. Tā, šeit var turpināt spēlēt, izrāviens, sitiens, atsit Orals. Spēles galvenais tiesnesis Arts Ķēniņš. Lūk arī šī epizode, un pēc tam jau Žiņins maina malu. Tur Džeriņš, kuram brīdinājums jau 17. minūtē. Brīvs atrasts Dobrecovs. Labajā malā Raščevskis labi atbrīvojas, iet soda laukumā, vēl viens sitiens. Šoreiz gan raidījums neizdevās, bet ar otro tempu, ar otro vilni, tā teikt, var atkārtot uzbrukt. Arķems Puzirevskis jūsu ekrānos pievienojās Grobiņas komandai jau sezonas vidū. Diezgan ilgi tiek vērtēta. Tiesnesis paskatās laikrādī, lai saprastu, cik tad būs jāpieliek pirmajam puslaikam. Tā, mēs varam arī paskatīties paši un izvērtēt šo situāciju, ja mums tāda situācija būs dota un pieejama. Pagaidām, es redzu to pašu, ko jūs, tagad. Tā, sitiens pa seju ir viennozīmīgi šeit. Jā, redzam šis sitiens ar roku. Un ir 11 metru soda sitiens un ir brīdinājums arī Kristaram Penkevicam. Tikpat, cik Oļģertam Raščevskim, arī tikai 3. Sitiens, gols! Deivids Dobrecovs 29. minūtē. Realizē 11 metru soda sitienu un gana jautrākas spēles. Jelgavai vēl uzvars ar 2-1 un 3-2. Šeit vēl viena iespēja. Gols! 2-0. Cik pagāja viena minūte aptuveni. Un Aleksejs Greznovs. Grobiņai, ja mēs tā matemātiski rēķinām, bumbas kontroli bija vairāk. Bet bija Jelgavai, atceramies, 2 lieliski pretuzbrukumi. Un šeit ar kājām atsit Orals. Meklē tādu labāku pozīciju, labāku iespēju. Arī tagad ar īsām piespēlēm uzbrukums nav beidzies. Un 2-1. 2-1. Emenike no vārtu priekšas. Vairākiem arī tiks sniegts palīdzība. Uzbrukums turpinās. Un gols! Un vēl viens vārtu guvums. Un šoreiz Arķems Puzirevskis 90. Skatāmies otro. Un gols 3-2. 3-2. 5 goli pirmajā puslaikā. Kas to būtu domājis? Un pirmais puslaiks ar 6 kompensācijas minūtēm ir noslēdzies. Un ar 5 gūtiem vārtiem. Jelgavai gan bez izmaiņām. Un otrais puslaiks varēs sākties. Pretuzbrukums. 2-3. Orals iziet no vārtiem. Tur Jelgava prasa spēle ar roku šķiet. Un šķiet, ka ies skatīties šo epizodi. Un tas var būt pavērsiens šīs dienas mačā. Orals nedaudz, varbūt šis rakurs būs tāds redzamāks, jo no tā skatu punkta, šeit var vēl pastrīdēties, ja no tā skatu punkta. Šeit varam pastrīdēties. Viss ir pēc Arta Ķēniņa, tā teikt, vērtējuma. Jūs paši arī, protams, variet savu verdiktu šajā situācijā.
Tur arī Jelgavas spēlētāji grib iet paskatīties video. Un sarkanā kartīte šķiet. Briest mums. Ja. Un tātad noraidījums. Vēl viens pavērsiens šīs dienas mačā. Jau Nikita Pinčuks gatavs doties laukumā. Orolam spēle ir noslēgusies. Roščevskis guļus. Sitiens un Pinčuks atvaira. Dvoržaks tiešām izpildīja ļoti labu sitienu. Šeit arī tādi daži nepieklājīgāk žesti. Un mačs ir noslēdzies. Nu, ar gaļu izcīnīt 3 punkti.